Bet mūsu nākamais stāsts ir par automašīnām, un es zinu, ka, Māri, tev noteikti īpaši patīk braukt ar auto, vai ne? Īstiem vīriem vienmēr patīk braukt ar auto, un viņi vienmēr ir sagatavojušies visām sezonām. Jā, protams, man patīk braukt ar auto. Visām sezonām īpaši sagatavojušies. Bet vai tā nav gadījies tā, ka tu brauc un, piemēram, pretēji automašīna tevi apžilbina netīšām vai... Nevien tas ir gadījies, viss kaut kas ir gadījies, un redz, tas tik apliecina to, ka ļoti daudz auto vadītāji, ja, un pieļauj, ka varbūt tajā brīdī, kad apžilbinā brauc tieši varbūt sievieti pie stūras. Ja? Nē, sāksim šo tēmu, lūdzu, jo parasti aizmirst sievietes, tur varbūt kaut kādas lietas izdarīt tieši tad, kad viņas ir jāizdara. Ja? Viņas nekad neaizmirsīs pūksteni pagriezt atpakaļ, kas ir jāizdara, ja? Nedēļas nogalē. Tātad tu novirzies no tēmas. Sievietes bieži vien ir daudz priekšzīmīgāks autobraucējs nekā vīrieši, bet nav par to droši vien, ka varētu strīdēties, un tam nepietiks raidījuma laika, vai ne? Jā, bet kas ir jādara, lai kļūtu par priekšzīmīgu autobraucēju? Par to mūsu nākamajā stāstā. Skatāmies. Līdz ar pirmo salnu un kritušajām koku lapām saprotam, ka ziema vairs nav aiz kalniem. Tādēļ lieti nodara ne tikai siltāk apģērbties pašiem, bet arī sagatavot braukšanai savu auto. Es mainīju atspērēs priekšu aizmuguru, un tāpēc es domāju, vajadzētu pārbaudīt gaismu. Nu, jebkuram šajā laikam ir tomēr. Ka nav jāmaksā, un tev oficiāli var pārbaudīt un noregulēt to gaismu. Kaut vai tie paši 2-4 lati, tā ir nauda. Sadarbībā ar Ergo, CSDD un Otsta Lambi jau 10. gadu rīko akciju auto gaismas kārtībā, kuras laikā ik viens Latvijas iedzīvotājs, atrodoties īstajā vietā un laikā, var pārbaudīt savu braucamrīka gaismas. Iestājoties tumšajam un augstajam laikam, ir vairāk svarīgas lietas. Pirmām no tām ir gaismas. Jāpārbauda, vai visas gaismas darbojās, vai tās ir kārtībā, jo pieredze liecina, ka mašīnām vislielākoties mēdz būt problēmas tieši ar gaismas ierīcēm. 10 minūtes pastāvot rindā par baltu velti noregulējot braucamrīka gaismas, laimīgs top gan auto vadītājs, gan pretim braucošais šoferītis, jo netiek apžilpināts. Kā rāda, teiksim, statistika, kas ir šobrīd mūsu rīcībā, apmēram 60% tātad autovadītājiem, kas atbrauc, mēs veicam šo te regulēšanu. Mēs jau neremontējam to uz kā saka, šajos te apstākļos, mēs sūtam viņu uz servisu, un servisā tad to gaismu vajadzētu savas kārtībā. Tikpat svarīgi, kā noregulēt gaismu, ir arī nomainīt piemērotas riepas. Pēc likuma noteikts, ka ziemas riepām jābūt no 1. decembra līdz 1. martam. Tomēr mēs iesakām tās nomainīt jau ātrāk, jo temperatūrai pazeminoties līdz +6 grādiem, vasaras riepas zaudē savas īpašības. Latvijā ir atļauts braukt arī ar ražotām riepām, un tās drīkst lietot no 1. oktobra līdz 1. maijam. Tiem šoferīšiem, kur tehnisko apskatu viltībā centīsies iziet vēl ar vasaras riepām, varbūt tomēr dar aizdomāties nevis par naudas ekonomiju, bet savu veselību un pat dzīvību. Ir cilvēki dzirdēt, iziešu vēl tagad ar vasaras riepām, tad uzlikšu tās bišķi pabrauktās, varbūt pārāk nodilušās ziemas un braukšu visu ziemu, vismaz man neviens nedzīs mājās. Ja? Jūs jau neķeksīšu pēc, ne tehniskās apskats pēc, vērtējat ziemas riepas, vai viņš ir spējīgs kaut ko izdarīt vai ne, bet, jādomā ir par sevi, par savu ģimeni. Eksperti iesaka atcerēties teicienu, neviens mūs nesargās, ja nesargāsim paši sevi. Zana Bērziņa, Renārs Muskars, Andris Damburs, Tautas balss. Kā īsti veči saka, ja ripoļus neesi nomainījis, tad labāk pie stūras nesēdies. Un viss, ja? Tālāk, tā ir tā kā ripoļi jānomaina, varbūt arī redzam to, ka tās salnas ir un arī mīnusi jau ir, un tātad ceļi ir slideni un jāliek ziemas riepas. Gribi vai negribi? Jā, un tā tad ir jānoregulē arī gaismas. Nekāda aršana savādāk nebūs. Jā. Nebūs gan, jā. Tālāk. Bet tagad gan mēs